Publiskie iepirkumi ir instruments, ar ko Latvijas valsts nodrošina savas funkcijas. Un faktiski šobrīd, ja mēs neatbalstam šo priekšlikumu, tad mēs faktiski pasakam, ka mēs ļaujam Latvijas valsts funkcijas nodrošināt un peļņu gūt no tā agresoru valsts pilsoņiem. Tātad, ja jūs atbalstat savukārt šo priekšlikumu, tad mēs panākam godīgu un taisnīgu konkurenci arī pret tiem, kas ir Latvijas pilsoņi. Jo šobrīd faktiski mēs radot šādu toleranci pret Krievijas Federācijas pilsoņiem, saprotam, ka jebkurš konkurss, kuru uzvar Krievijas pilsoņu uzņēmums, ir tieši par vienu konkursu mazāko uzvar Latvijas pilsoņu uzņēmums. Ja? Nav kaut kas apstāsies, teiksim, ja mēs šo normu pieņemsim. Tāpēc man īsti nav skaidrs, kāpēc mēs gribētu gūt peļņu šiem uzņēmumiem. Vēl jau vairāk likums nestāsies spēkā rīt pēcpusdienā. Tātad, ja kādā uzņēmumā starp patiesā labuma guvējiem ir Krievijas pilsoņi, tad uzņēmums var to mainīt. Un, manuprāt, būtu grūti paskaidrot sabiedrībai, zinot arī politiķu retoriku attiecībā par ekonomikas saraušanu, tad mēs vienmēr izdarām spiedienu uz uzņēmējiem, te mums pašiem savs darbiņš jāizdara. Ir divi tirgi, ja? Tātad no godīgas konkurences viedokļa tagad iedomājas. Viens tirgus sauksies publiskie iepirkumi Latvijā, un otrs tirgus sauksies eksports uz Krieviju. Šobrīd pašreizajā situācijā ir ļoti daudz LTRK un LDDK un ne tikai šo, bet arī citu uzņēmēji, kuri ir atteikušies no lielas peļņas, no miljoniem lielas peļņas Krievijā, tieši taisnīgas un ētiskas stājas dēļ. Bet ir atsevišķi uzņēmumi, kur nav to izdarījuši. Pašreizajā kārtība, ja mēs viņu nemainam, nodrošina to, ka tie negodprātīgie ir tieši 3 reizes labākā situācijā, jo viņi sēž uz viena krēsla pilnībā, proti uz Krievijas ekonomikas, un uz publiskā iepirkuma krēsla pusītes, jo viņi dala to tirgu ar godīgiem uzņēmējiem. Turpretī godīgais uzņēmējs sēž tikai uz viena krēsla pusītes. Tad tieši 3 reizes labākā situācijā ir tie, kas turpina eksportu ar Krieviju, ja mēs neko nedaram. Līdz ar to piedāvājums ir, ka mēs tos, kuri vēlas turpināt ar Krievijas kara ekonomiku sadarboties, izslēdzam, vai arī viņi paši sev ar šo izvēli izslēdz no Latvijas valsts iepirkumiem, vai arī dodam viņiem iespēju atteikties. Jo ir arī pārējais laiks. Tas būtu īpaši svarīgi no godīgas konkurences viedokļa. Ja? No godīgas konkurences. Un arī negribētu, ka diskusija aiziet par tiem, kuri tagad, teiksim, farmācijas biznesa pusē, saprot, ir liels uztraukums, jo viņiem ir liels biznesa abās pusēs, viņi īsti nav izgājuši no Krievijas ekonomikas. Bet es gribētu, lai fokusē tieši tie, kas ir izgājuši no Krievijas kara ekonomikas. Un lai mēs domātu par viņiem primāri. Šis ir ļoti liels kompromiss, jo mēs esam 16. daļā iekļāvuši, ka ministra kabinetam ir iespēja noteikt izņēmumus. Mums par to bija diskusijas ar iekšēji, es domāju, ka to nebija jādara, bet Mitrēvits kungs šādu kompromisu ir piedāvājis. Lai, ja ir tie identificēti kaut kādi ļoti neatliekamie izņēmumi, tad labi, ministrs kabinets varēs tos noteikt. Lai nebūtu tā, ka šo dažu izņēmumu dēļ, kurus varbūt tūdaļ minēs, visi pārējie varētu turpināt.